Hei! Kā šī? Nu ko, gatava atkal pastrādāt? Šoreiz 4K kvalitāte. Kā vienmēr mums ir prātā eksperiments. Pirmkārt, mēs pasīsies, kas notiek ar epoksīdu, ka viņa apstrādā mainīgās temperatūrās. Pat cik ārā ir silts un ārā ir kaut kādi 5-6 grādi turās kuro dienu. Un kad iekurina mums tā iekšā 18, es domāju, ka mēs varētu pamēģināt un noriskēt. Otrkārt, mēs taisām pārsteigumu. Nu, nosacīt pārsteigumu. Maniem senčiem datorgalds ir no laika, kad es vēl mācījos tehnikumā. Un tur jau viņš bija tāds diezgan pajuts. Un šobrīd viņš ir tāds, ka viņam virs un vidū ieliekusies pa kaut kādiem centimetriem, 3 vai 4. Nu, izskatās pabriesmīgi. No pagājušā projekta mums palika pāri šitie tēlīši. Viņam gan ir visādi zariņi un tā tālāk, bet tas mums galīgi netraucēs. Galda virsums dziļums būs 50 cm un viņai apakšā nāks rāmis, kas nozīmē, ka mēs viņu varam taisīt no plānā materiāla. Un, protams, kā visos projektos, mēģinam izmantot visu, kas mums ir sakrājies plauktā, tā, lai atbrīvot vietu jaunam materiālam. Lai sākt projektu, kā vienmēr ir jāsagatavo materiāls. Tieši tāpat kā pagājušā reizē no sākuma dēļas zēmerējam, pēc tam griežam šaurāks, tā, lai viņus varētu salīmēt un viņa laika neizliektos. Ja ir kaut kas, ko šitas projekts man iemācījis, tad tas ir tas, ka laikam būs jāraksta tomēr visi jāliek uz papīra. Tāpēc, ka mēbeles gaitā mainījās pilnīgi visi. Sākot no plāna, beidzot ar materiāliem, kurus izmantojam. Bet par to jau vēlāk. Pēc tam, kad dēļas sazēmerēt platumā, varam nogarināt arī garumu. Noteikti atstāja kārtīgi virsmēru. Manā gadījumā es atstāju drošu rezervu kaut kāds 10 cm. Varbūt pietikt arī mazāk, bet es esmu drošs, ka pat ja vēl izraus gals, man viss būs kārtībā ar mani izmēru. Tagad tieši tāpat kā pagājušajā mēbelē, no visām pusēm taisnojam dēļus. Ja pagājušā mēbelē mēs viņus visus noēbelējam vienā biezumā un līmējam pēc tam. Taisam divus atsevišķus vairogus, kurus abus varam izlaist cauri biezu mēbelē. Tās mums reāli ietaupīs laiku. Un pēc tam, izmantojot biskvītus vai taps, savā starpā salīmēsim viņus kopā. There's only a few things that a man like me needs, and taste this whiskey and you're up next to me singing. Ievēlēšana joprojām ir ritīgi patīkams pasākums. Ne tikai tāpēc, ka visu laiku tāda opcija nebija, bet galvenokārt tāpēc, ka no netīriem aizkrāsnes materiāliem tu dabū ārā tīri, skaisti taisni dēles. Nu, pasies smukuls, ne? Kad dēļi no 3 pusēm noevalēt, varam uz zāģi iztaisnot pēdējo malu. Nogriežam nost visus nelīdzenums tā, lai varētu dēļus līmēt vairogos. Galvenais mērķis, lai saliekot kopā dēļus, starp viņiem nepalikt šķirpes. Un līmējot kopā, atkal izmantos limīti no Intersijas. Kāpēc tieši šo? Pirmkārt, tāpēc, ka viņa ātri sajiet, un otrkārt, tāpēc, ka viņa ir brūna. Un mums viss šitas te galds pēc tam būs tumšs. Nu, nosacīt visi, to jūs redzēsiet. Bet jā, šitā limita mums būs kā reizi. Lifehacks no Rudolfa. Šito līmīto mitru lupatiņu neņem nost. Šito jāsagaida kaut kāds minūtes 5-10, kamēr viņa paliek tāda želejīga jau. Un pēc tam notīri viņa ar špaktēlu lāpstiņu. Daudz vieglāk. Kur mēs atbraukuši? Un ko mēs darīsim? Iestrādā. Tieši tā. Un tā tas parasti notiek. Atbrauc mēs uz svinībām. Un vajadzētu pabeigt līmēšanu tā, lai var svinēt. Sanāk, ka šito galdu es taisu 2 gadu. Šogad pabeigs virsam un nākamgad taisīs visu pārējo. Te ir pavēsts, es to teikšu. Krāsniņi mums iekurināt un virsums ir salīmējušos vienkārši vienreizēji. Šitās tagad ņemam ārā, laižam cauri biezumam un pēc tam liekam savā starpā kopā. Aizmirs galdu ievaskot. Kā mēs viņu dabūs nost? Viņš ir pielipis tikai vidū. Значит, vidu mums vajadzētu kaut kā paplēst vaļā.
Shit. Kungi, nedrīkst aizmirst ievaskot. Reāli nedrīkst. Es bišķiņ saporgāju savu darbu virsmu. Un reku viņi viss ir palikusi te. Un šeit, oi, te vēl trakāk. Bet viss mūsu nebūšanas atstājām vecajā gadā. Tagad virsmas vajag izlaist cauri biezumam, tā lai viņas abas ir pilnīgi vienādas. Pēc tam visur varam frēzēt biskvītus un līmēt kopā. Pašus biskvītus gan joprojām neesmu nopircis, tāpēc šoreiz izlīdzamies un no ošu uztaisam savējos. Ar zāģu uz acis nozāģējam kaut kā 4,5 mm plats loksens, kurus pēc tam sagarinām apmēram uz kādu 4 cm. Tad uz tanka apstrādājam stūrus un mums ir gatavi biskvīti. Varam smērēt līmu starp detaļām un līmēt visu kopā. Labākais šitai savienojumā ir tas, ka tev nav jābūt ļoti precīzam. Galvenais ir kārtīgi piespiest instrumentu plaknei. Bet, kad lietas savienojam kopā, ir visas iespējas pabīdīt viņu pa centimetru turpu šurpu. Atkarīgi, cik precīzi tu uztais biskvīts. Jā, izskatās, ka mēs jau atraduši civilizētu veidu, kā virsmam tik galā. Jo tagad šitas stiķīts ir daudz mazāk izteikts nekā viņš bija, tā kā mēs līmējam pirms tam. Pirms tam, lai cik perfekti tu mēģinātu izlikt, tev reāli bija jāčakarējies, lai tu viņu dabūtu taisni. Tagad šitās malas mums jau ir taisnas, tikai vids būs nedaudz jāizlīdzina. Nu, visticamāk būs nedaudz jāizlīdzina, kur liksies. Īsāk sakot, šī gada darbs ir nobeigts un jāiet iekšā ēst rasols. Un vispār, ko es jums visiem gribēju teikt? Laimīgi jauno gadu! 3, 4. Laimīgi jauno gadu! Hei! Kā šī? Pasies! Man liekas, epoksīt mēs tomēr neriskēs. Vai arī neriskēs šeit. Te tā temperatūra reāli ir tomēr pa zemu. Un uz tuvākām dienām solīju uz priekšu, ka temperatūras kritīs vēl zemāk. Tagad ārā ir -8 un te ir kaut kāda, 3, 4, 5 grādi, es domāju, ne vairāk. Un jebkurā gadījumā, jā, virsmiņa mums ir salīmējusies, un tepat uz vietas mēs viņu arī paņemsim un izfrēzēsim un tā tālāk. Bet es domāju, ka mums lieta epoksīda būs jābrauc uz darbu. Bet jā, pirms tam mums viņi ir jānoslīpē, jāsafrēzē. Un man ir interesanti frēzēšana padomā. Nu lūk, cepumi reāli nostrādāja. Šito mēs noslīpēs AX centru. Priekš frēzēšanas mums vajadzēs vienādu malu 3 stūri vai vienādu stūri, kās viņa atcerās. Tā, lai visas 3 leņķis sakrist un visas 3 leņķi būtu vienādi 60 grādi. To liksim frēzai apakšā un izmantosim kā šablonu. Tālāk atrodam 3 stūrim centru, piestiprinām viņu frēzai apakšā un vēl tikai atlicis virsmē uztaisīt bortiņas, tā, lai mūsu 3 stūrim būtu, kur atspiesties. Tu noteikti gribēsi zināt, kāpēc mēs šito tagad uztaisīja. Ja sanāks, būs grandiozi. Ja nē, nu tad ir ziepes. Un apmēram tā strādā šablons. Pirmoreiz gan izbraucam visam cauri pa sauso, tāpēc, ka te pie frēzēšanas jābūt tīri pārliecinātam par to, ka viss sanāks. Un es jums labprāt arī no telefona parādītu kādu kadru, ja vien man roka nebūtu tieši priekšā. Tāpēc šeit tev timelapse no kopējā procesa. Un gē, šito es saucu pa uzvaru. Nač pasies to. Ritīgi prikulīgi, ne? Mums sanāca šitāds te raksts. Man gan nācās iziet cauri tam visam 2 reizes. Tāpēc, ka 3 stūrs acīm redzot no visam pusēm nebija vienāds, nu un tad vienkārši pagriez frēzi savādāk un gāja visam cauri 2 reizi. Un sanāk, ka visi grobi tev vienkārši sanāk platāk. Manā gadījumā tā nav problēma. Bet rezultāts ir vienkārši vienreizējs. Tālāk varam atbrīvot virsmu no formas un frēzēt viņai apaļas malas. Pēc tam, kad epoksīds būs ieliets un virsma noslīpējusies, tas tāpat būs jādara 2 reizi, bet uz doto brīdi tik tālu vēl nebija aizdomājies. Un man tīri labi patīk mans uzlabotais frēzes galds. Tāpēc skaties.
Mēs braucam uz darbu. Zini, kāpēc ārā tik gaišs ir? Tāpēc, ka pulkstens ir 9:03. Ārā no rīta bija kaut kādi -11 grādi. Un abam ģimenes mašīnām nosēdušies aķīši. Reāli paveicās, ka mamma brauc uz darbu un varēja atbraukt un piepīpēt man vismaz volviķi. Bet otra mašīna ir tik gudra, ka viņi pat neļauj sev uzšlepēt, tagad tā ir reāla problēma. Bet jā, nāksies abas divas aķīšas lādēt un cerēt uz labāko, ja nē, tad aizvietot divas aķīšas. Kungi, ja es varētu vārdiem izstāstīt, kā man ziema nepatīk. Nu, reāli nepatīk. Kad esam galā un sasildījušies, pārējām pie skaistākām tēmām. Šoreiz mācāmies no kļūdām un no sākuma koku nogruntējam. Bez toņa, ar vienkārši caurspīdīgu epoksīdu. Nesanāca gan gluži tik forši, kā gribējās, bet nākamo reizi būsim vēl gudrāki. Kad malas nogruntēts un kādu stundiņu visi pastāvējis, varam sākt miksēt pigmentu. Varētu dienām sēdēt un skatīties, kā pigments izmaisās epoksīdā. Šoreiz gan pievienojam ne tikai pigmentu, bet arī pulveru spīdumam, tā lai parādās kāds interesantāks raksts. Kad viss kārtīgi samiksēts, varam beidzot epoksīdu liet iekšā. Šajā procesā, kā vienmēr, nesanāca bez kasjakiem. Un arī daudzumu neaprēķināja pareizi, tāpēc nācās miksēt divreiz. Redzēju visu to, ka šeit mēs nogruntēja, kas te notiek. Un šitā ir reāli šaiz. Es tagad šito galu pacēlu augšā vēl pa 2 mm. Un, ja tu labi ieskatīsies, var redzēt, kā viņš plūst projām. Nogruntēt droši vien vajadzēja daudz platāk, nu kaut kādu centimetru ap to frēzējumu. Tā kā, ņems nost virskārt, es redzēs, vai viņš apakšā nav iesūcies. Cerēs, bet redzēs. Un varbūt vispār vajadzēja no silikona uztaisīt pa perimetru vai no akrila kaut kā dambīt. Un tad mēs varētu viņu uzliet virsmas līmeni. Tie ir augsts. Pa lielam baigi labi, ka mēs aizbrauc uz Galdnieku un tur palaida epoksīdu. Tāpēc, ka te būtu bijis, pilnīgi galīgi nekā. Mēs tikai iekurināja krāsniņu un tagad te ir burtiski 4 grādi. Galīgi nav labi. Bet jā, tas mūs no darba neturēs. Vajadzētu taisīt rāmi un kājas. I've been working like a dog, day and night, trying to finish up this job and do it right. Tu redzēji šito? Galīgi nav labi. Nezinu, kāpēc tā. Laikam no vēja virziena atkarīgs, jo ārā ir reāli, tāds normāls vējals. Tie nav putekļi, šitie ir dūmi. Galīgi tā nevajadzētu būt. Mēs var vienīgais paspēlēties ar durtiņām, bišķiņ pataisīt vaļā vai ciet. Re, kur tas fokus, es biju nobloķējis viss gaiss. Viņš nemaz nedeg, viņš tikai kūpēja. Wow! Tas gan bija interesanti, ne? Tieši tāpēc es esmu uz vietas katru reizi, kad te kaut kas notiekās. Un jā, pabriesmīgi piekūpēja pilns mums. Tas nav labi. Materiāli mēs neesam šoreiz izvēlīgi. Diemžēl. Bet mēs tiekam vaļā no viss vecā, tā lai varētu strādāt ar jaunu. Un redz, plaukti paliek vien tukšāk un tukšāk. Starp citu ārzemēs ir baigi populāri vesels žandrs. Strādāt ar otrreizējo koku un tā tālāk. Pie mums kaut kā tas nav baigi izplatīts, un es pilnīgi saprotu, kāpēc. Daļa, protams, ir tas, ka tas ir baigais čakars un izskatās netik forši, kā varētu izsīties ar jaunu koku. Un daļa, protams, tā ir mūsu mentalitāte. Tas, ka mēs gribam, lai visi izskatās ritīgi forši, ja nē, mazums kāds padomās, ka bombas. Jebkurā gadījumā mēs šoreiz strādāsim materiālu, kas kādreiz bija grīdas lāgs. Reāli grīdas lāgs. Mums te ir viss kaut kas, mums ir zariņi, mums ir vietas, kur kādreiz ir bijuši nagls, mums ir viss kaut kas. Un ja tu teiksi, ka tā viss ir figiņi, tavas tiesības, es to visu likšu galdā. Šis tas no materiāla mums jau ir saēvelēts, un šis tas vēl būs jāēvelē. Un kā jau teicu pirms tam, plāns mainījās vairākas reizes. Sākam ar rāmu zem galda. Es viņu gribu taisīt diezgan masīvu, tā lai viņš nedaudz atgādinātu skolas soli. No sākuma nogarinam abas sāns, pēc tam šķērslīšu.
Ideja ir pavisam vienkārši. Pat cik virsma ir plāna, nedaudz plānāk pa 2 cm, tad rāmim ir jābūt masīvam un cietam, tā, lai viņš saturētu galdu kopā. Tikko krāsniņu iekurināja, nāk pie čaiņika un... Čaiņiks aizsals. Es domāju, šis ir jāparāda sūra grūta dzīvu šitai brīdī. Jā. Ūdens uzvāries, varat kafiju uztaisīt, ne? Sauču kāds negrib? Kaut kā šodien mums galīgi negrib iet uz visu tā padarīšanu. Piekūpināja mēs te pilnīgi pilnu visu. Attaisīja durtiņu vaļā. Gaidām, ka tas viss izies ārā. Diezgan saudabīgi, tāpēc, ka vilkumi it kā ir normāli. Skurstens kūp. Šitais settingos gan jau jūs vienkārši neredz, tāpēc, ka viss izskatās baigi gaiši, bet tas tāpēc, lai es varētu telpās filmēt. Bet jā, nezinu, saudabīgi. Šodien kaut kā galīgi viss neiet. Šodien jau tā ir sestdiena un rīt it kā sērija ielaiž ārā, bet izskatās, ka es uz tādu joku nebūs spējīgs. Tā kā, sorry, visticamāk, tu šito skaties kaut kad pa nedēļu vēlāk. Esi viens, jūs ir daudz. Ar kaut kādiem upuriem iesamierinās. Pavēdinājamies. Pavēdināju, un nu jau te tāds izskatās, ka ir dūmāk, bet īstenībā dzīvē neko tā īsti neredz. Zin, pie kā slēdziena es nācu? Ka man ir baigi masīvie šitie te. Un ko es no sākuma biju domājis, tievs plāns kājels 4x4. Galīgi nekam neder. Mums ir jātais arī masīvs kājels. Vai ne? Un priekš tā mums ir netīrs dēls. Ļoti netīrs dēls. Mēs viņu atdzīvinās. Pietiek sūdzēties pa dzīvu un jāsāk kaut kas darīt. Viss var būt, ka šos dēļus tu atpazīst no grīdas video. Šīs bija lāgas zem grīdas, kuru man piespēlēja pazīstams celtnieks. Un zem pabriesmīgas virskārtas apakšā slēpjas tīrs, skaists koks. To arī mēģināsim parādīt. 2 stūmieni katram dēlim pāri evalei, un viņš izskatās pavisam savādāk. Kad dēlim 2 malas ir iztaisnotas, varam laist caur biezumu. Par cik asmeņi jau labu laiku prasās pēc nomaiņas, īpaši instrumentu nežēloju un laiž cauri vidumu, tur, kur noņemt visvairāk. Un tieši tāpat kā uz taisnojamās ēveles, 2 reiz izlaižot viņu cauri, viņš paliek par tīru skaistu dēli. Man liekas, ka tomēr viss vaina bija krāsnī tajā, ka man iekšā viņā ir uzlocīts bleķis. Kaut kur tur iekšā iet bleķis šersam, tā, lai viņš pa taisno nerauj visu siltumu skurstenī. Jo pašai krāsnī tur nekā nav, to es atsevišķi ieliku. Un tas bleķis sanāca slīpumu baigi tuvu uz šejienu, un sanāk, ka katru reizi, kad es atveru durtiņus, lai piemest malku, man uzreiz sit ārā dūmus. Es viņu tagad vienkārši ar puļķi nobakstīju krustām, tā, lai viņš pa sāniem sit augšā dūmus. Un viss man dūmu problēma pazud. Bet nu tagad viss ir ok, mums ir silts, un mēs varam droši strādāt. Mums ir gatavs sagatavīts priekš mūsu kājām. Un te var redzēt, kāds viņas bija sākumā, un kāds viņas ir tagad. Droši vien komentāros kāds rakstīs par to, ka tu ēvelē nažs nobojās uz šito, un vispār tas ir galīgi garām. Un daļai es tev piekrītu, bet man tie naži tik un tā jāmaina. Tā kā principā es viņus arī nojāt uz beigām uz šitādiem projektiem, vai ne? Kāja platums augšpusē būs 8 cm, un ja no sākuma gribēja taisīt viņus vienkārši taisens, tad reāli darot ienāca prātā doma uztaisīt viņus nedaudz ieslīpus, apmēram 15 grādos. Tāpēc nesam viņus uz garinātāju, nozāģējam vienu galu, un pirms zāģēt pārējās uzliekam atdurīt, lai viss kājas sanāk vienāds. Bet skatoties uz to, kā kājas izskatās, arī slīp nebija miera. Nu dar, ko grib, bet viņam jābūt slaidākam. Velkam ārā sen aizmirst aksesuāri, kā man zāģim, kas domāt, lai zāģētu slīpumu. Es viņu uztaisīju ļoti sen, un es izmantoju tikai pāris reizes. Ļoti vienkārši būva, kas strādā kā pulkstens. Principā tā ir vienkārši plāksne, uz kuras tu nostiprini savu detaļu. Un viss, kas atrodas pāri plāksnes malai, nozāģējas nost. Kad esi nozāģējis vienu detaļu, viņas vietā liet citu un zāģē nākamo. Kad viss kājas apzāģēts, varam likt aizmugurējām kājām pa vidu horizontālo detaļu.
Tā padarīs galdu stabilāku un saturēs kopā aizmugurējās kājas. Pēc fakta atzīmējam abas galas. Ja viss ir izdarīts pareizi, slīpumiem vajadzētu sakrist. Kombinācija izskatās reāli forši. Pagaidām vienīgais, kas man bišķiņ biedē šitai mēbelē, ka viņi beigās neizskatās pēc kaut kāda piknika galda. Katrā ziņā netaisīs šitāds eksperiments, nekad neuzzinās, kā tas viss varētu beigās izskatīties. Baigi gribās viņu uztaisīt tādu interesantu un ne tā kā parasti istabas mēbeli. Laiks rādīs, kā mums sanāks. Un, lai galds neizskatās tik masīvs, no visām redzamajām pusēm nofrezējam viņa apaļu. Līdz ar to, ka kājas paliek nopaļots, vidējā detaļa mums jāapzaģē šaurāk, tā lai viņa atrodas starp frēzējumiem. To, protams, arī pēc tam nofrēzējam apaļu. Noapaļot vajag arī augšējo detaļu, bet pat cik viņai klāt nāks kājas, mēs nevaram vienkārši frēzēt visā garumā. Tad uz augšējās detaļas atzīmējam, kur tieši nāk kājas un kur viņam beidzās noapaļojums. Pēc tam akurāti frēzējam, un tādam vajadzētu būt iznākumam. Kad viss safrēzēts, varam beidzot likt visu kopā. Nekādu Ameriku gan neatklāsim, savienosim visu ar pārbaudīt metodi. Pocket hole un līme. Ja nevar saprast, kāpēc tik bieži es viņus lietoju, tad šis ir reālā laika video, cik ilgi aizņem izurbt vienu savienojumu. Un burtiski visu galdu savienojums var izurbt ne vairāk kā 10 minūtēs. Par pocket hole daudz runāts un gan jau nākotnē parunāsim vēl. Bet tagad montējam galdu kopā. Kičīgi, ne? Šitās te būs aizmugurējās kājas. Aizmugurējām kājām nāk iekšā paši zarainākie, paši nesmukākie, problemātiskākie koki. Priekšējiem ies simpātiskāk. Arī tieši tāda paša nagla caurumiem un vispārējo, bet simpātiskāk. Un kad esam ieskrūvējuši vietā arī horizontālo detaļu, varam likt kāju komplekts kopā. Tā, lai viss rāms mums ir gatavs un varam domāt par virsumu. Tā kaut kā. Ir ok? Nē, tiešām ir ok. Patīk. Te ir diezgan brīvi, tu vari arī izplēst kājas. Ne tikai tā kā vecajam rakstam galdam, tev ir šitā šķirbiņa, kur tu vari iebraukt iekš un sēdēt tā kā neatmierināti sekretāri. Tagad tikai viena problēma, un tā ir virsma. Virsma joprojām ir Ventspilī darbā. Un es neesmu drošs, vai viņi sagājusi pietiekami, lai mēs viņu varētu apstrādāt un evelēt un tā tālāk. Tāpēc, ka es paļāvos, ka uz vietas tur būs diezgan silts un gan jau, ka viņi saies un gan jau tās temperatūras tur uz epoksīdi ir norādīts kaut kādu, ar kaut kādu rezervi, jā, vai, tu saprati. Vakarā viņa jau likās tīri lipīga. Un tagad ir pagājusi nedaudz pāri pa dienu. Es viņu beigās ieliku vienkārši siltā presē, bez spiediena vienkārši, lai viņa stāv siltumā, un promējot izslēdz slēdžus, lai viņa pat atdziest. Laižam pakaļ. Tatarā! Kā es ceru, ka... Izskatās labi. Jā! Zini, ko tas nozīmē? Ka mēs izmantos firmas vērtības. Un šito te uzreiz tepat arī noslīpēs. Pēc tam, kad atvedām virsumu uz darbnīcu, turpinām slīpēšanu. Šoreiz neies krastā parastais noslīpē līdz 180 un aizmirst. Ja gribi redzēt, kas iekšā epoksīdā, tad būs jāiet augstāk. Augstākais, kas man bija uz vietas, ir 280. smilšpapīrs. Un beigās novaskojot, tik un tā bildi miglaina. Tāpēc, ja grib tiešām tīri rezultāti, ej daudz augstāk. Protams, viss zars kā vienmēr nostiprinām ar līmeru aktivātoru. Un slīpējot epoksīdu centies visu laiku pārvietoties, tā lai viņu vienā vietā ļoti neuzkarsē. Kad viss ir saslīpēts, varam vilkt ārā cietā vaskēļu. Un jā, strādājot ar cietā vaskēļām, noteikti es uzmanīgāks nekā
Es. Ja nevar sanākt šitā. Un šitā. Diezgan noveicās, ka šī apakšpuse, tāpēc vienkārši viss saslaukam, un šoreiz pamēģināšu atšķaidīt riekstu ar parasto pusmatēto. Gribās noslēpt pāris defekts ar riekstu tumšo tonu, tai pašā laikā nenoslēpjot epoksīdu. Kā redz ar visu to, ka nogruntēja epoksīds ir pasūcies pa šķiedrām. Un tas kā reiz ir tas, ko es domāju, ka rieksts varēs palīdzēt nomaskēt. Kad viss kārtīgi iesūcies, laiks ņemt lieko nost. Par šo momentu es biju tīri sabijies, tāpēc, ka likās, ka pēc notīrīšanas epoksīdam vispār nepaliks spīdums. Bet izrādījās tieši otrādi. Pēc notīrīšanas epoksīds paliek vēl spilgtāks. Tikai vienīgā problēma, ka arī tas, kas pasūcies tālāk pa šķiedrai, tieši tāpat izlien ārā. Būtu ļoti vienkārši rādīt mēbeli tikai no labiem rakursiem un izlikties, ka visi sanācis super. Bet šis info kā reiz būs noderīgs visiem tādiem amatieriem kā mani. Kaut gan īstenībā šī mēbele ir pilna ar kasjakiem. Vismaz citos saukt pa kasjakiem. Lielākā daļa no viņiem reāli man netraucē. Teikšu pat otrādi patīk. Pēdējā laikā strādājot ar koku, vispār visas nepilnības sāk izskatīties pēc efektiem. Nu ko, kungi? Gatavs? Šitā būva galīgi nebija tas, ko es domāju, ka viņi būs. Ja no sākuma ideja bija tāda, ka visam jābūt super, visam jābūt perfekti. Tad kaut kādā brīdī es reāli sapratu, ka tas, ko citi sauc pa mīnusiem, nevienmēr ir mīnus. Visi tie mazie nagla caurumi un viss pārējais iedod tai mēbelei reāli to raksturu, to, kas viņi ir. No epoksīdas, protams, ir cits stāsts. Epoksīdu es vienkārši baigi gribēju izmantot, un man ritīgi patīk, kā viņš te izskatās. Ar epoksīdu arī kasjaka viennozīmīgi. Tas, ka viņš izplūda pa šķiedrai, ja visu to, ka viņi nogruntēja, tas man reāli izbrīnīja. Bet liekas, ka problēma bija tajā, ka grunta vēl nebija pietiekami sagājusi, lai viņi nevadītu to pigmentu. Bet jā, pa epoksīdu es vienkārši starā. Mums noteikti būs jādomā par temperatūrām un visu pārējo, lai mēs varētu biežāk viņi strādā. Jebkurā gadījumā mēbelīti gatava. Tev ir palicis nospiest laiku un abonēt kanālu, bet man uzdāvināt šito viltnieku mammai. Neaizmirst piesakot arī pārējiem maniem sociāliem. TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Kā arī tagad, Celmas workshopam ir arī savu Facebook grupu, kur parādās ik pa laikam info pa darbnīcu, īsie video, un visāds muļķības. Droši piesako. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamnedēļ.